Nu, tauta Latvijā, labu rītu, sveitītu dienu visai tautai Latvijā. Nu, kādi te interesanti pasākumi. Atkal uz OSB uzliku ģipsi, šito špahteli no spaiņa lielā. Lūk, savilku vakar visādas svītras, redziet, visādas pikas. Kādas lielas pikas, varbūt šito nevar redzēt, jā. Kā te visu speciāli taisīju tā, lai izskatās tāds mežonīgs, vai ne, mākslas darbs. Nu, ot, tas ir tāds stils, veids, nezinu, abstraktajā mākslā, kad kas ienāk galvā, jā, to arī, ņem un radi. Un vakar radās man doma, ielikt šeit lina audumu lupatiņu ielīmēt. Jā, ot šādu. Un līdz ar to šodien nogruntēšu šo balto visu. Obligāti jānogruntē ar baltu krāsu, akrila krāsu. Un tad viņš nožūs un radās doma, mākslas darbā nosauksim, jā, kaut ko iemontēt iekšā. Sāku es ar šādu linu audumiņu. Jā, pēc tam, kad te visu sakrāsosim, nokrāsosim, tad redzēsiet, kā būs finālā, bet ideja radās, ot šāda, rādu apmēram. Jā, attālinu. Lūk, ot šāds darbiņš ar interesantu auduma strēmeli, un tam atkal būs sava fīča un pieskāriens, redzēsiet, kā izskatās. Un es pie reizes arī eksperimentēju, kā ir, ja tādā darbā iestrādā iekšā kādu, svešķermeni, kādu priekšmetu, ja, kaut ko tādu, ja, netradicionālu, vai ne, jo, jums saprotiet, jebkurā vietā, lai kaut kādu tavu darbu kāds pirktu vai gribētu, tev jārada ir interese, tev ir jābūt ar kaut ko savādākam, tev ir jāizceļās no pelēkās masas, kaut kas jauns jābūt. Tāpēc man radās doma šādiem špahteļa, fināla špahteļu, kā es saku, ja šo, jo reku viņš spainītis, man reku te guļ blakām zils, redziet, jā, spainītis. Tajā ir tas špahtelis, ko celtnieki liek sienām. Smalks, smuks, ja, fināla darbiem. Lūk, un tādu taisu, un viņā gribu iestrādāt, sāku ar auduma lupatiņu, paskatīsimies, vēl idejas, ko vēl varētu iestrādāt. Kaut kādus arī priekšmetus interesantus, tā kā, mēģinu šo tēmu attīstīt, kamēr ir ziema, kamēr nav sākušies mani pamatdarbi, kas jādara ir ārā, tikmēr iekšā siltā telpā kaut ko radu, un pieļauju domu, kad visam tam vēlāk arī būs savi pircēji, bet darbi ir jārada, lai būtu pēc tam ko pārdot.